Labvakar, un iziesim cauri savam online kabinetam un veikalam. Ja? Bet mums ir jāsaprot vēl viena lieta. Ja mēs gribam nopietnus rezultātus, mums jāpieņem tā patiesība, ka mēs neesam šeit hobijā. Šeit ir ļoti grūti. Es pamēģināšu, un tad redzēs, vai pielips vai nepielips. Ja mēs to uzskatām kā biznesu, kā ienākumu, tad rezultātus saņem tie, kas solīt pa solītim kļūst par meistariem savā instrumentā, savā sistēmā, savā darbībā. Un priekš mums tas ir ļoti svarīgi. Tas sāktos ar to, ka tas ir tāds tiešām evolūcijas fokus un tie soļi, kurā mēs ne tikai saprotam sistēmu, bet sākam viņu praktiski pielietot. Un profesionālisms šeit nav status, tā ir prasme. Un ja mēs varam orientēties ļoti labi savā online kabinetā, saprast, kā ir veikals mūsu online, mēs varam pārliecināši reģistrēt jaunus partnerus jebkurā valstī, strādāt gan ar atvērtiem, gan ar slēgtajiem tirgiem, bez apjukuma, bez bailēm, tad ir tas līmenis, uz kuru mēs ejam. Kaizen sistēma, kas būtībā apvieno gan mārketingu rietumu pasaules pieeju, gan filozofiju. Atgriezīšos. Ko nozīmē kaizen japāņu valodā? Ja? Jo šo sistēmu Masaki Imai izveidoja 1962. gadā, un viņu sāka pielietot gan Japānā, gan rietumu pasaulē, un viņi ļoti efektīvi strādāja. Jo kaizen nozīmē nepārtraukt uzlabošanās. Jeb pārmaiņas visu laiku uz labo pusi, jo tā ir tieši Japāņu biznesa filozofija, un es ar viņu nodarbojos vairāk kā gandrīz 20 gadus. Un tas ir viss saistīts ar iekšējiem procesiem, kurā biznesa darbība tiek nepārtraukti pilnveidota. Un, protams, ka tanī ir iesaistīti visi, jo šeit ir ļoti precīzi jāsaprot, kā strādā šī sistēma. Protams, ka es neizvirsīšu to kaut kādā lielā lekcijā, ja? Un to nevar vienā dienā, protams, kad neko izdarīt, ja? Jo liekas jau, ka mēs vienā dienā varam kalnus gāzt, ja? Bet pēc tam tas kalns gāž mūs. Tā ir nepārtraukta apzināta uzlabošanās katru dienu. Vienu solīti, vienu darbību labāk nekā viņa bija vakar. Un kaizen šī ziņā ir ļoti vienkārši, bet ļoti spēcīga pieeja gan izaugsmei, kas balstās uz nepārtrauktu uzlabošanos ar maziem, konsekventiem soļiem. Un, protams, tas nozīmē negaidīt kādu ideālu brīdi vai kaut kādu milzu iedvesmu un izrāvienu, bet katru dienu kļūt nedaudz labākam savā darbībā, savās domāšanās, savos rezultātos, un uzlabojums ved uz kvalitāti, un kvalitāti ved uz progresu. Progress kļūst par nepārtrauktu procesu, un beigās veido panākumus, un tādā veidā tiek iedzīvināta reāla darbība. Būtībā kaizen var pielietot jebkurā, gan personīgās attiecībās, gan biznesā, gan jebkurā dzīves sfērā. Un, protams, ka tā ir sava veida disciplīna, vienkāršība, konsekvence, un viņa laika gaitā pārvērš stabilā un tādā dublējumā rezultātā. Un šeit es gribu ļoti vienkāršā schēmā, ko es ar pelīti uzzīmēju šos 7 soļus, ja? Viņi ir ļoti vienkārši, bet ļoti jaudīgi. Un tas ir pirmais, kā mēs jebko apgūstam, jebkurā dzīves situācijā, visā dzīves laikā, kā mēs saskaramies ar to, ko mēs nezinām. Ja? Pirmais solis ir izzināt. Ja? Mums ir kaut kāds iekšējais trīgers, kaut kāda atsauksme iekšējā, kas mums liek izzināt vairāk. Mēs iedziļinamies. Ja? Protams, ka mēs to darām no sākuma parasti, mentāli. Un šī gadījumā priekš mums tas ir ļoti svarīgi. Mēs sākam saprast savu kabinetu, savu produktu, procesu. Jo tas ir pamats. Otrais solis, kā saka, caur uguni un ūdeni,
prasmi. Tas nozīmē, ka ne tikai tu zini, bet tu arī māki to izdarīt. Tu māki reģistrēt, pasūtīt, paskaidrot, dot konsultācijas. Trešais ir nodot to tālāk. Jo, ja tu nevari izskaidrot citam, tātad tu pats vēl neesi skaidrībā. Šī procesā, jebkurā lietā, ko mēs iepazīstam, mēs daļēji novērojam. Mēs redzam, kas strādā, kas nestrādā, un tas viss ir bez emocijām. 5. solis – labot. Nesūdzēties, ne sevi uztvert par upuri, bet koriģēt, uzlabot procesu. Un, ja kaut kas nav kārtībā, atkal atgriezties un novērot. Un atkal, ja kas ir vajadzīgs, labot. Ja? Šeit tāds virtuls ir. 6. protams, ir kvalitatīvi noformēt. Ja? Jo būtībā, jebkurš cilvēks, ar kuru mēs runājam, viņš mūs uztver iekšēji. Ārēji mēs varam dažādāk izskatīties, mūsu, kā saka, brandings, ārējais izskats vai tunings, ko mēs esam izdarījuši savu ārējo izpausmi vai izskatu. Tā ir viena lieta, bet cilvēks meklē to, kas ir pārliecināts. Jo pārliecināts ir meistars, tas, kas jau zina, tas, kas izstaro šo sajūtu. Un, protams, ja mēs to kvalitatīvi noformējam, tātad mēs to izpaužam, daram lietas tīri, saprotami, profesionāli, tā, lai cits pēc mums to varētu atkārtot. Un 7. solis šī gadījumā, protams, ir tas, ka, ja mēs kaut ko zinām, mums ir jāsāk virzīt. Mēs to vedam tirgu, komandā, rezultātos, mēs piedalāmies, mēs paši dalāmies, un būtībā cilvēki saņem ne jau produktu, viņi saņem mūsu pārliecību, mūsu iekšējo sajūtu, kad mēs esam sava produkta produkts, ka mēs ne tikai vienkārši kaut ko mēģinam pārdot vai virzīt tikai tāpēc, lai kaut ko iegūtu no tā. Un šeit ir viena lieta, ko es gribētu, lai jūs saprast. Ja jūs šo skēmu uzliksiet uz visu, ko jūs esat dzīvē darījis, viņi tieši šādos 7 punktos notiek. Ja jūs gribat palīdzēt saviem bērniem, mazbērniem, saviem partneriem, izmantojot šo schēmu, es viņu ielikšu WhatsApp grupā tieši šādā veidā, un ar mazu paskaidrojumu, lai jūs varētu viņu kā tādu špikeri izmantot, jo tas ir tiešām ļoti jaudīgi. Jūs jebkurā brīdī zinat, ja jūs esat pārlekuši kādam punktam, tas nozīmē, ka jums ir iespēja apstāties un atgriezties pa vienu soli uz apkaļ, tikt skaidrībā un tālāk atkal virzīties uz priekšu. Tas nozīmē, ka katru dienu ir viens mazs uzlabojums, lielāka skaidrība, katru dienu tuvāk līmenim, kur mēs vairs neesam atkarīgi, jo tikko mēs esam atkarīgi no kāda, no ārējās autoritātes, no savu partneru, no savu partnera, no vēl kaut ko, mēs bieži vien sevi iedzenam šajā upuru stāvoklī, un bieži vien emocionāli, es to negribu, tas nav skaidrs, es gribu, lai man būtu skaidrs no paša sākuma un tā tālāk. Tā tas nenotiek. Bet pats galvenais ir, mēs varam ne tikai paši kļūt skaidrīgi, bet mēs varam orientēt šo skaidrību arī citus. Jo runa ir par patstāvību, par profesionālismu, spēju jebkurā brīdī vadīt gan savu biznesu bez apjukuma, bez gaidīšanas, bez atkarības no tā, ka kādam citam to vajadzētu izdarīt tavā vietā. Protams, tas nenozīmē, ka jums nepalīdzēs. Palīdzēs, un jūs palīdzēsiet. Bet agri vai vēl, lai nesanāk tā, ka jūs kļūstat viens, kuram ir skaidrība, un pārējie ap jums ir, kuriem pilnīgi šīs skaidrības nav, jo varbūt jums vienkārši bija neērti vai pa slinku to sistēmu nodot tālāk. Tu šos vienkārši 7 soļus. Sākam ieiet savā kabinetā, mēs esam reģistrēti, mums jau ir savs kabinets, protams, un mēs kaut ko tur redzam, ja? Mēs redzam nodaļas. Kabinetu, kā jūs zināt, jūs varat pārtulkot jebkurā valodā, jo ātrāk partneris iemācās pārliecinoši orientēties savā kabinetā, saprast galvenās sadaļas, kā atrast produktu,
kā izmantot veikalu, kā atrast savu saikni, lai kāds nodotu citam, lai kāds varētu vienkārši noklikšķināt uz viņas linku vai saiti internetu un momentāli jau zināt, kad viņš būs saistīts ar mani, ja? Kā pārbaudīt konta ieskatījumu, kā sekot pasūtījumiem, kā izsekot komisijas, reģistrācijas iespējas. Un, protams, no vienkārši interesanta cilvēks tiešām sāk veidot apzināti savu biznesu. Jo šodien mēs neskatāmies uz kabinetu kā uz sausu sistēmu. Mēs uz to skatāmies kā savu darba instrumentu. Un lieliski tas, ka jūsu darba instruments var būt jebkurā vietā jums. Jūsu kompjuterā, jūsu telefonā. Un tas ir ļoti lieliski. Mums nav kaut kur jāiet speciāli, jāstāv vai jātiek klāt tur, kur nevaram tikt klāt. Ja? Ja vienreiz dienā tikai pieeja ir. Mēs varam piekļūt pie viņiem kurā laikā un no jebkuras vietas. Jo, redziet, ja mēs nepārzinām savu instrumentu, mēs pirmkārt zaudējam ātrumu, mēs sliktākais šī gadījumā zaudējam pārliecību, un vēl viena lieta, mēs zaudējam iespējas. Jo, ja tu pārzini, tad tev daudzreiz vieglāk ne tikai pašam veikt iepirkšanos, orientēties sistēmā, reģistrēt jaunus partnerus jebkurā pasaules vietā. Vēlreiz gribu akcentu uzlikt, gan atvērtajos, gan slēgtajos tirgos. Saprot, kā, kur un ko pareizi darīt. Un šīs praksmes un iemaņas nav sīkums. Tā ir daļa no līderības. Jo nopietnas partneris nevar atbalstīt savu izaugsmi tikai uz to, ka viņa sponsors vienmēr būs blakus un vienmēr viņa vietā kaut ko izdarīs. Jo bizness sāk augt pa īstam tad, kad cilvēks pats saprot sistēmu, pats prot virzīt šos procesus. Nospiežam un gribam pastīties, ar ko mēs sākam pārbaudam savu identifikācijas numuru, to kārtas numuru, kāds mums ir kompānijā. Un, protams, mēs varam ieskatīties jau dziļumā, nospiežot, piemēram, change seeking. Mēs izējam jau svarīgās lietās. Ja? Pirmkārt, mēs varam redzēt, kā mēs varam rediģēt vārdu un uzvārdu, jo ir cilvēki, kuri nevisai grib, lai viņa vārds un uzvārds figurētu, jo ir varbūt profesijas vai darbi, kurā viņam ir nērti, kad viņa vārds kaut kur figurē, un viņš var izmantot pseidonīmu. Ja? Šajā gadījumā viņš tālāk var skatīties un izmantot vēl svarīgi mājaslapa viņam ir, ja? Piemēram, šajā gadījumā tā ir saikne. Šeit ir kādā veidā binārā izvietojuma izvēle. Redziet, tās bultiņas parāda. Nu, par to vairāk, protams, šodien Zane pastāstīja, bet es šeit vienkārši orientēju kā tādas norādes, uz ko skatīties. Nu, viena lieta vēl ir ļoti svarīga. Jo, kad mēs runājam par pārdošanu, par piedāvājumu, vispār par pirmās LiFi tehnoloģiju, iepazīšanos, mums jābūt skaidrība. Cilvēkam, jebkuram, nav svarīgi, cik viņam ir daudz naudas vai maz, viņiem ir kaut kāds iekšējs slieksnis pret cenu. Noteikti ir, ja? Viņš zina, ko nozīmē lēti, ko nozīmē dārgi, ko nozīmē pārāk dārgi un tā tālāk. Un, protams, ja mēs jūtam, mēs viņa vietā pieņemam lēmumu, ka viņam ir daudz naudas, viņš jau var atļauties, un mēs viņu sākam momentāli savās interesēs uzkraut kaut kādus daudz dažādākus produktus pašā sākumā. Protams, ka tā nav gudrības izpausme, jo šeit notiek, ka mēs būtībā zaudējam fokusu. Jo mums pašā sākumā ar jebkuru klientu, kāds viņš nebūtu, nevajag sarežģīt ceļu. Mums visu vajag vienkāršot. Tā ir galvenā aizdevuma sistēma. Vienkāršas lietas. X39 ir galvenais pieejas punkts. X39 ir tas, kas arī nodarbojas ar cilvēku šūnām. Tā ir galvenā tehnoloģija. Tas ir galvenais stāsts un, protams, tas ir visvieglāk dublējamais modelis. Tieši tāpēc
tie līderi, kas ir spēcīgi, viņi neizdomā kaut kādus liekus līkumus savā darbībā. Viņi tur fokusu, jo tādā veidā viņi strādā visvienkāršāk, vissaprotamāk un visjaudīgāk. Jo vairāk ir piedāvājumi, jo vairāk cilvēks apjūg. Viņam ir šīs milzīgās stress no milzīgi liela klāsta piedāvājuma. Jo mazāk, jo šaurāk viņam ir piedāvājums, jo vieglāk viņam ir norientēties priekš sevis. Un pie tam viņš to pašu arī dublēs. Jo mēs parasti arī dublējam to, ar ko mēs paši sadūrāmies pašā sākumā. Un tas ir ļoti svarīgi. Šeit ir vēl svarīgas lietas, jo vairāk produktus mēs mēģinām pašā sākumā pastāstīt, jo mazāk kļūst skaidrības. Un galvenais, kad tiek izskalota uzticēšanās, tiek izskalota lēmuma ātruma pieņemšana. Jo, ja cilvēks vēl tikai mēģina saprast, vispār, kas ir šī tehnoloģija, viņam nav vajadzīgs milzīgs produktu klāsts, jo tas rada viņam vienkārši iekšējo jucekli. Viņam vajag vienu skaidru pieejas punktu. Tas, ko saucās monoprodukts. Visas kompānijas, kuras nodarbojas ar monoproduktu, būtībā ir pārsvarā viens no spēcīgākajām. Tas nenozīmē, ka viņiem nav citi produkti, bet ir monoprodukts, kuru fokusēti virza. Un, protams, ka šeit ir skaidrs pieejas punkts, šeit ir pieredze, šeit ir viens rezultāts, un viss pārējais aug tikai tālāk. Jo pēc tam cilvēkam, protams, ir vēlme, viņam ir vajadzības, protams, ka parādās arī finansiālās iespējas. Tad, protams, ka var pievienot citus produktus, bet sākumā nevajag būvēt sistēmu ap ideālu klientu ar neierobežotu budžetu, kurā mēs viņam uzkrājam visu, ko vien ir iespējams iegādāties laifei. Jo, ja mēs būvējam sistēmu ap reālu cilvēku, mums jāsaprot, ka viņš grib saprast, pamēģināt un sajust. Un tikai tālāk, kad viņam būs šīs iekšējās sajūtas, ka tas strādā priekš viņa, tas viņu atvieglo, palīdz, spēcina viņu. Protams, ka mums ir vieglāk virzīties šī gadījumā. X39, protams, ir visloģiskākais, tīrākais, visvairāk dublējamais ceļš, un to mēs redzam tieši no mūsu augšējiem sponsoriem. Tāpēc jautājums nav par to, vai citi produkti ir labi vai slikti. Tas vispār nav jautājums. Jautājums ir par prioritāti, par fokusu, par skaidrību un duplikāciju. Un tieši tāpēc šodien skola ir par divām lietām vienlaikus. Pirmkārt, iemācīties pārvaldīt savu online kabinetu un veikalu tā, lai var strādāt droši, ātri un profesionāli. Otrkārt, saprast, ka biznesa spēks nav haotiskā produktu uzskaitē, bet skaidrā, vienkāršā un ļoti dublējumā sistēmā. Un šobrīd, ja runa ir par spēcīgu sākumu, tad, protams, es vēlu tiešām jums fokusēties uz X39, jo tas ir vislabākais sākums. Un tagad es iesaku pāriet uz kabinetu un ieslēgsim kabinetu. Liekam šeit šo vārdu, ko mēs esam pie reģistrācijas izmantojuši, un savu parodi. Ja? Ejam iekšā kabinetā. Lūk. Ieejam. Laikam pārsvarā visiem angliski atvarās. Es pārtulkoju latviski uzreiz viņu. Varbūt, Zane, tad arī tu slēdzies klāt un... Es domāju tā, kad te, kur augšā ir vārds uzvārds, uzspied uz turieni, jo es ar to gribēju sākt. Šeit, ja? Jā. Un tagad augšējā tajā lodziņā zilajā tur ir profils. Ko mēs varam profilā dabūt? Profilā, jā. Tad, kad cilvēks ir tikko piereģistrējies, tad viņam profils kā atverās, tad viņam ir tur nāk dažādas tādi palagi, kas tur ir jāizpildu. Šeit mēs viņus neredzam.
Nu, un šeit mēs, ja mēs paceļam mazliet uz augšu, ja šeit mēs redzam, kad mums ir jātaisa aktivitāte pašā apakšā labajā pusē. Tas ir profils. Profils. Profilā apakšā vajadzētu redzēt, nu, viņš šobrīd nav aktīvs šis te, varbūt tāpēc arī neredz. Bet šī ir tā vieta, kur jūs apakšā, kad jūs gribat redzēt, kad jums ir jātaisa aktivitāte, tā ir viena no vietām, vai jūs redzat to, tur tāds 3 stūrīts ir dzeltens ar izsaukumu zīmi, tad jūs zinat, ka 2 nedēļas jau ir pagājušas un kad jums pēc 2 nedēļām ir jātaisa aktivitāti. Tad tālāk atkal uzspiežam uz to. Tad ir šeit maksājuma metodes. Tas ir labā pusē, kreisā pusē tur adreses maksājuma metodes. Un šeit mēs redzam, te ir kartes. Ja? 2 kartes ir iespējamas, ja? Un ja mēs gribam, nu, kā teikt, ātrāk, nu, labāk iepirkties, tad mums šeit, piemēram, mēs vienu karti varam izņemt ārā vai abas izņemam ārā un varam šeit piereģistrēt savu karti iepriekš, pirms mēs taisam tālāk pasūtījumu. Tad vēlāk būs vieglāk, nebūs vairs jāreģistrē karte. Tālāk mēs ejam atkal uz to vārdu uzvārdu un to change settings. Šis te ir svarīgs, tāpēc, kad šeit, kad mēs paceļam uz augšu nedaudz, šeit mēs redzam to saiti, un šī ir tā saite, kuru ir jāizmanto, jāsūta tālāk cilvēkiem, kurus mēs gribam reģistrēt. Tagad uzspiežam uz to saiti. Es īsos vārdos pateikšu, kas. Jā, un vispirms ir jāpaskatās, kāds karodziņš ir. Šeit ir Lietuva. Tā kā mēs visi dzīvojam Latvijā, nu, nevajag pārlikt tagad, bet šeit var atrast un uzlikt Latviju. Es parādīšu labāk, pastīties, lai uzliktu. Nu jā. Un ja, piemēram, jums ir kāds cilvēks, kam jūs gribat nosūtīt, jūs personīgi, piemēram, dzīvo viņš, nu, Vācijā vai Somijā, jūs aiziet, uzspiežat šo karodziņu. Ja jūs esat Latvijā, tad jūs pasūtījumu taisat Latvijā, bet ja jums vajag kādam cilvēkam aizsūtīt, tad jūs varat caur šo karodziņu aizsūtīt, bet tas ir citā variantā. Ja jūs gribat reģistrēt sev partneri, tad jāiet uz šo te join. Daudzi cilvēki iztaisa kļūdu un iet uz sign in, un tad viņi nokļūst kā klienti. Bet tā kā šobrīd vairāk vai mazāk Latvijā dzīvojušiem cilvēkiem ir izdevīgāk pašiem būt par partneriem, lai viņi varētu ekonomiskāk iepirkties, un tad viņam jāiet šeit uz join ir. Ja mēs aizējam uz join, tad tur ir viss uzrakstīts, kas ir jāizdara. Pirmais, kas ir šeit, ir kad jūs neesat robots, tad uztais to, ieliek lodziņā ķeksīti, un tad šeit, ja ir zaļais ķeksītis, tad uzreiz pievienoties tūlīt tālāk. Jā, un tad mēs redzam, mēs varam izvēlēties šeit to, nu, tas jau jūsu partners, ko jūs gribat rakstīt, tas cilvēks, jā, tas ir iegājis šeit, uzspiedz join, apstiprinājis, ka viņš nav robots, un šeit viņš var izvēlēties savus tās pasūtījumu pakas. Pirmā paka ir starters, un tas ir 29,04 €, tā ir principā licence. Ja jūs esat izdomājis, ka jūs varat atļauties tikai vienu konvertiņu X39, tas maksās 131 € un gribat kļūt partners, tad jūs vispirms uzspiežat šo te starter paku nopērkat, tas ir licenzi nopērkat par 29,04 €, un tālāk jūs ieiesiet veikalā un iegādāsieties vienu paciņu par X39 par 131 €. Šeit gan ir tā, šeit, ja jūs gribat, šeit ir jānospiež tikai uz to zilo, šeit ir vieta, ja jūs kaut ko te spiedīsiet citur, tad jūs vienkārši uzstādīsiet sev ikmēneša regulāro pasūtījumu. Nu, pagaidām mūsu cilvēki nav gatavi tam lielākā daļa. To jūs varat izdarīt jebkurā brīdī, un tāpēc, kamēr pirmais pasūtījums tiek taisīts, mēs šeit ejam garām un vienkārši uzliekam saglabāt, neko neatzīmējot nekur.
Saglabājam to, kas ir, un jums nebūs uzlikts katru mēnešu pasūtījums. Tālāk mēs ejam un iereģistrējamies. Jā. Tas bija pareizi, ko tu tikko pateici? Jā. Ka saglabāt, ka liekam tur saglabāt. Jā, tas bija pareizi. Jo mēs neko neatzīmējam. Vai arī var spiest uz to otru vai uz šo vienalga, lai mēs ejam tālāk? Es esmu cik partnerus redzējis, es esmu spiedis uz to otru. Arī uz otro var spiest. Arī uz otro vienalga, vai to vai to. Tas ir vienalga. Ok, paldies. Jā. Un tālāk mēs šeit rakstām vārds uzvārds. Otrais vārds arī dažiem ir. Un tālāk tad uzņēmumu mēs nerakstam. Ja mēs rakstam uz uzņēmumu, tad, protams, mēs nerakstam savu vārdu uzvārdu, tad būs uzņēmums. Te ir viens vai otrs. Tālāk rakstam tikai mobīlo tālruni. Tālāk mēs aizpildām, tālāk var drusku uz augšu pacelt to lapiņu. Tā, un tad mēs, pagad tik augsti, ne? Šeit mēs rakstam mobīlo tālruni. Un tad vēlamā valoda, latviešu valoda nebūs, tur atstājam to, kā ir, te ir latviešu valoda, tāpēc, ka viņš ir tulkots, Un tad ierakstam savu e-pastu. Tas jaunais partners ieraksta savu e-pastu. Tālāk nākošais bišķiņu uz augstu vajag pacelt. Tālāk mēs rakstam šeit adresi, sākumā ir iela vai mājas nosaukums, un tad ir tālāk pilsēta, un tad tālāk ir tur, kur ir āvējslēdzējs, tas nozīmē, tas ir pasta indeks, un pasta indeksu atceraties jāraksta ir bez LV. Ja tas jums ir 1034, tad viņš ir 1034, ja tas ir 3205 vai 3101, tas ir bez LV. Tas ir zipu kods, tāpēc arī pārtulkoja kā āvējslēdzēji. Jā. Tālāk šeit ir jāraksta lietotāju vārds. Jūs izdomājat, kā jūs gribat, tas jūsu segvārds būs tajā vietā, kad jūs iesiet iekšā savā ofisā. Ja jūs ieliekat šeit mazajā kvadrātiņā, lodziņā ķeksīti, tad jūsu ieiešanas vārds būs ID numurs. Bet ja jūs gribat, piemēram, lai jūs sauc saucerīte vai saule vai liesma vai vienalga, kā jūs izdomājat, tad jūs ieliekat to un apakšā tajā neliekat tajā mazajā kvadrātiņā neko. Tad mēs rakstām paroli. Parolē jābūt ir vienam lielam burtam, pārējiem maziem, vienam ciparam un jābūt ir vismaz 6, 8 tiem tur, tām figūrām. Un kādam tādam, vai tas ir dolārs vai procents vai kāds cits tas ķēmiņš, kas tur jāieliek, ir arī tajā parolē. Un to pašu paroli mēs atkārtojam tālāk. Pēc tam mēs, ja mums pirkšanas adrese sakrīt ar tā reģistrācijas adrese ar pirkšanas adresi, tad mēs vienkārši ieliekam kvadrātiņu un viņš aizpildās. Jā. Un tālāk mēs arī tālāk otrajā tāpat, bet šeit un tur viss automātiski aizpildās informācija. Šeit ir tā kartes īpašnieka vārds. Var arī kaimiņu karti izmantot, ja viņš jums labs kaimiņš ir. Un te ir kartes numurs. Un kartes numurs tiek rakstīts 4 cipari, 4 cipari, 4 cipari, 4 cipari ar atstarpēm. Te ir uzrakstīts, ka tās atstarpes visas ir jāsavieto. Bet viņas ir jāsavieto pašās beigās, jo tikko jūs savietojat un kaut ko darīsiet tālāk, viņas atkal atlec atpakaļ. Tā arī ir tāda drošība. Redziet, kā viņš sadalās, ja? Jā. Un tad ir tālāk kartes derīguma termiņš jāuzraksta un jāuzraksta ir viss, ko mēs rakstam uz kartes. Un tālāk arī mēs ieliekam mazajā kvadrātiņā ķeksīti. Tad mēs tālāk ejam, apstiprinam, ka mēs piekrītam līgumam. Un ejam tad atpakaļ uz šo te un savietojam visus cipars vienā līnijā. Šādi. Un kursors tiek atstāts aiz pēdējā cipara šeit. Lai viņš tur bliņķē tā svītriņu, un tad ar pelīti ejam uz iesniegt. Jā. Un tad viss notiek. Tas vienkārši tāds ir, kas nav citām tādām iepirkšanās vietām. Sakiet, kādam nav kaut kas skaidrs, lai mēs vēlreiz varbūt
izietu, lai nesanāk tā, ka jūs klusējat tagad, un tad, kad jūs to darīsiet, tad jums vienkārši teiks, nu, es nesapratu tomēr. Bet būs ieraksts taču, vai ne? Būs noteikti, jā. Tikai es gribētu, lai jūs tagad saprastu, ka, ja kaut kas nav skaidrs, mēs vēlreiz labāk iziesim tam cauri. Jā, es vienkārši skatos to, ko vakar, jā, kad telefonā nav tas join. Ir tikai Telefonā ir join, ir jāiet uz leju, jāšķir, kamēr ir join. Es esmu pati gājusi un skatījusies. Viņš nav augšā, viņš ir apakšā, jā. Viņš diezgan tālu jāiet ir. Bet kā var būt, cik jūs teicāt, 139 vai 131 tas viens iepakojums? Jā, viens konvertiņš maksā 131, jebkuram 130 eiro un kaut kā 96 vai 98 centi. Tur tas iepakojums bija 114 eiro, tas sanāk plus tie 29, ja? Redziet, mēs katrs dzīvojam savā valstī un mums ir PVN katram un vēl ir ceļš, pasts. Es runāju par Latvijas ceļu tām cenām un arī te iekļauts pasts un PVN klāt. Jā, jo, piemēram, Amerikā nav PVN nekur iekļauts cenā, jo katrā štatā var būt savs nodoklis. Jo tā viņš ir varbūt tie 114 vai 96 vai cik, bet PVN Latvijas ir 21%, un ja mēs sūtām pa garāko 5 dienu līdz 7 dienu ceļu, tad mums ir 13 eiro jāmaksā pa pastu, plus PVN 16 eiro principā vēl nāk klāt. Nu, tā ir. Ja jūs gribat ekonomiskāk iepirkties, tad jums jāizvēlās vai nu Core vai Advance. Jo, kad jūs izvēlaties Core, Advance vai tālāk tās paketes, tad nav jāpērk atsevišķi par 29 eiro šī te licence. Licence katru gadu jāatjauno. Tas gan ir. Katru gadu mēs samaksājam par savu veikalu, ko mēs vēl lietojam. Nu, ne tikai mēs pa licenci saņemam ne mazumtirdzniecības, bet vairumtirdzniecības cenas. Nu jā. Tas ir svarīgi saprast. Un vēl viena lieta, redziet, kāpēc ļoti pievilcīgi izskatās amerikāņu piedāvājums. Tikai 99 eiro, ja? 99 dolāri, ja? Bet, kad tur saliek štata nodokli, federālo nodokli un vispārējo, tad sanāk, kā sanāk. Saprotiet, ja? Jo mēs jau arī varētu attīrīt no visa, bet mums tā nav pieņems, ja? Mēs neejam veikalā un nesakam, cik lēti, ja? Un pēc tam, kad mēs maksājam, mums izvēlās pa 30% dārgāk ir, ja? Tas sanāk, ka, piemēram, jauns cilvēks, kurš interesējās par šo produkciju, viņš var iegādāties šo iepakojumu par 114 eiro plus 29. Ja viņš iet vienkārši no malas, ja, tad viņam ir pilnīgi cita cena. Viņam būs cena 180 eiro. Man jau ir iepakojumu. Jā, pa vienu iepakojumu, jā. Ja viņš kā klients vienkārši iet kaut kur un nopērk. Plus ceļš vēl. Pasts vēl, ja. Tas tikai partneriem, ja, ka pierģistrē. Jā. Nu, mēs pašlaik ejam uz to. 30 eiro, jā. Mēs pašlaik vienkārši ejam uz to, lai mēs ekonomiskāk iepirktos. Varētu dabūt vairāk produktu pa ekonomiskākām naudiņām. Un tāpēc mēs arī piedāvājam to variantu, ka pērk 3 konvertiņus un pērk 6 konvertiņus. Tas ir Core Advance. Advance jau ir tāds nopietnāks, tur ir 6 konverti, un tas jau arī pirmais solis uz menedžeri, uz to, kad jau sāk, ja cilvēks vēlās naudu saņemt arī no kompānijas, tā nopietnāk. Tā, un tālāk šeit mēs ejam tālāk, un te ir. Jā, mēs izgājām visam cauri. Jā. Ja mēs nospiežam iesniegt, tad mums ir nākošais informācijas pārskatīšana un reģistrācija beigta, jo šeit ir, protams, ka šeit vēl kaut ko var pievienot, ja grib vēl, ja? Jā. Tās cenas, cik kas maksā, kura paka, tās pagājušā ierakstā jūs varat dabūt. Tur ir viss ar visu PVN, un ja tur ir, piemēram, 630 ar 90 centiem, tad es rakstīju 631
355. Tas ir tā, ka jūs pasakat savam cilvēkam, lai viņam uz kartes ir 355, nevis 354 un 50. Ja, un viņam varbūt 2 centi pietrūkst, un viņš nevar nopirkt. Tāpēc tā mazliet tur dažu kapeiku uzvīnu, lai būtu tā skaidrāks. Pārslēgšu, parādīšu. Jā, šeit ir tās pakas izvēle. Tāds cilvēks, kas grib, kam ir lielāka ģimene, tas, ja mēs runājam par tiem cilvēkiem, kas tikai ārstēties, un ir cilvēki, kas grib arī kaut ko nopelnīt, kaut kādu naudu, vismaz priekš tā, lai viņš varētu iegādāties produktu, un citam ir citi mērķi vēl, kas grib vairāk nopelnīt. Tad tāds cilvēks, kas grib ārstēties, šeit ir tā privilēģija, kad viņš nopērk tās 3 pakas, ja viņš ir viens pats, jā, un viņš 3 mēneši lipina. Es kā ārsts, man var zvanīt un konsultēties ar manim, kur kā jāliek, ja kaut kas nav skaidrs. Un tad nav šitais. Jā, un tad nav tas, tad 30 eiro ekonomija jau ir. Un tad iznāk tā 355 eiro jūs samaksājat. Viens konverts ir kaut kur 118 eiro, jā, vai 120, 118. Ja jūs pērkat nākošo paku, tas ir 631, un šeit jau ir 6 konverti, un viens konverts būs 105 eiro. Jūs jau arī mazliet iegūstat to, ka jūs vinnējat, nedaudz arī, kad tas konvertiņš ir ekonomiskāks. Ja ir vairāk cilvēku, kas grib ārstēties, tad vajag šo te advansu pirkt. Un ja jūs arī tā nopietnāk gribat ar biznesu nodarboties, tad arī varētu to iegādāties uzreiz to advansu. Tālāk nākošais. Vai pāriet, ja? Jā, vai nākošo paku. Tas ir, tur pielikt vai klāt 16 eiro, tas būs 1137 eiro. Tur jau būs kaut kur, man liekas, 11 pakas varētu būt. Un tad pēdējais ir prēmium. Bet tāpat jūs varat arī taisīt upgrade. To mēs, kad aiziesim atpakaļ uz pirmo lapu, tad es parādīšu agres, kurā vietā var taisīt tos upgrades. Jo, ja jūs esat ienācis ar kori, tad jūs varat piepirkt klāt vēl 3 konvertus pēc kādu brītiņu un izveidot sev advance paku. Tas ir, un tas, ja jūs ejat to upgrade no kores, taisat uz advance, tad tas izmaksā 285 eiro. Un šeit ir interesanti tas, ka viens konverts maksā 95 eiro. Tas apmēram tas tā sabalansējās, ja līdzīgi, ja jūs pērkat uzreiz advance, tad jums ir tas ir 105 eiro viens konverts. Ja jūs pērkat to pārējiet, tad ir 95. Kori ir 118 viens konverts iznāk. Tā, tagad es domāju, ka pa šeien apmēram viss ir skaidrs, mēs varam iet atpakaļ uz pirmo lapu. Pašlaik mēs redzam šeit, kad šobrīd iet no 13. līdz 26. aprīlim, ja jūs reģistrējat jaunos cilvēkus, un ja jūsu jaunais cilvēks, ja jūs pats esat tikko piereģistrējies, tad jūs varat papildus nopelnīt 9 nedēļu laikā papildus naudiņu. Tā, bet šodien mums ir runa par šo te pasākumu. Tā, pirmā, tagad drusciņi var uzaugšu to lapu. Šeit jūs redzat, ir tādi zaļi, ir kaut kas rakstīts cipari, un tad tādi zaļi. Te principā ir redzams, ko jūs redzat, cik jums ir nopelnīts tādā un tādā laikā. Tas solis ir nedēļa, 1 nedēļas laikā, ko jūs izdarat, svētdien ir pēdējais, ko jūs varat darīt, un tad pirmdien, jo jūs redzat, cik jūs esat nopelnījis. Un tad, kad viņš kļūst zaļš, tas nozīmē to, ka viņš ir aizgājis uz jūsu maciņu. Tā kā to mēs redzam katru dienu, kā viņš mums papildinās, ja mēs kaut ko darām. Tad labā pusē, tur, kur ir zīmola partneris, šeit cilvēks nav aktīvs, tā izskatās, ja te viņam ir 0. Bet šeit ir tādi aktīviem cilvēkiem tādi rimbuļi, te jau var redzēt, ja? Kad tas pirmais rimbuls te ir 0, bet tur jābūt 110 punktiem, un ja tur ir 110 punkti, un jums ir advance paka, tad jūs esat menedžeris. Un
jābūt ir šeit apjomi. Pirmā zvaigznes menedžerim ir jābūt 750 apjoms. Tā kā tas nozīmē, ka pirmā zvaigznes menedžerim ir jāuzaicina, pats viņš ir ienācis iekšā ar advans, tas ir 300 punkti, un viņam jāuzaicina, vismaz viens cilvēks ar 300 punktiem, tas ir viens advans un otrs kore, ja, tad, lai būtu tie 750 apjoms. Ja jūs, piemēram, uzspiežat uz to rimbulīti katru, ja, tad jūs redzat visus cilvēkus. Šeit mēs redzam, kur viens cilvēks, kas ir aktīvs, un šis te ir tāds pensionārs cilvēks. Viņš izlēma, ka viņš katru mēnesi iegādāsies par ekonomiskiem variantiem, to mēs iziesim tūlīt cauri, viņš atļausies vienu konvertu nopirkt un priekš sev slīmēt. Viņš teica, ka viņš neko nedarīs, bet viņš tāpat jau ir parakstījis 2 cilvēkus tādā ļoti slinkā režīmā. Tā, tagad ejam no šejienes prom. Tā kā šeit katrs var apskatīties savu to labā pusē, tos rimbuļus, paspaidīt, papētīt un izpētīt, kas kuram parādās tur. Un tad, ja ir kādi jautājumi, tad sarakstam tos jautājumus, un nākošā reizē mēs tos visus varam izrisināt, ja mēs tos agrāk neizrisinām. Jo šeit, principā, paspaidot, mēs varam redzēt, kādu apjomu jāuztaisa 1 zvaigžņu menedžerim, kādu apjomu 2 zvaigžņu menedžerim. Tad mierīgi tā paskatoties, pafunktierējot, palasot, mēs to visu redzam. Un tālāk arī 3 zvaigžņu menedžeris. Principā ir jāiet uz 3 zvaigžņu menedžeri, jo tad saņemam naudu par bināru, un tā jau ir mazliet cita nauda. Tā ir regulāra nauda. Tad jau ir nopietna, tāda jau nopietna ienākumi. Tā, iesim uz veikalu tālāk. Tad, kad mēs attaisam veikalu, tad mēs pašā apakšā ir upgrade kits. Ja mēs uzspēžam upgrade kits, tad mēs continue. Redziet, šis cilvēks, viņš ir advans, un viņam ir iespēja, te parāda, ko jūs varat dabūt. Jūs varat dabūt advans plus un prēmium. Ja viņš iegādājās tagad advans plus, tad viņš dabūna 5 konvertus, 225 punktus, un tad 5 konverti arī ir 545 plus 16 tā nauda, cik tas apgreidoties maksā. Un no šejienes, kad jūs jau esat advans plus, jums vieglāk aiziet uz prēmiumu. Ja jūs pērkat prēmiumu, tad jums 3 mēneši nav aktivitāti jāveido. Un jums ir arī produkti daudz, ja? Tās iespējas, tas par to apgreidošanu. Tālāk ejam atkal atpakaļ uz veikalu. Šeit, ne šite, es gribēju to veikalu. Šeit? Jā, sales, maintenance kits. Tas ir 3. no apakšas, atceraties, ja? Šeit ir ekonomija, ja? Šeit ir ekonomija. Tad, ja mēs runājam, ir Alavida komplekts, kur jūs par 200 eiro apmēram varat dabūt 2 Alavida paciņas un 2 krēmus, dienas un nakts krēmu un 2 mēnešu aktivitāti. Tālāk ir tās vecās paciņas uz 6 mēnešiem tās, bet šeit es gribēju uzsvērt par X39 šodien. Un ja mēs gribam ekonomiski iepirkties, un bieži vien pensionāri cilvēki izvēlās šo te X39 iegādēji uz 3 mēnešiem, jo tas komplekts maksā 326 eiro. Katrs konvertiņš izmaksā 109 eiro, un tas viņiem ļoti izdevīgi. Ja cilvēks var no savas pensijas sev 109 eiro katru mēnesi atļauties, un viņš vien tādu nopērk, uz 3 mēnešiem viņam ir arī aktivitāte, ja viņš kādu ir uzaicinājis, viņš ir kaut kāds naudiņas nopelna. Tam, kas grib biznesu taisīt, tam šeit ir katru mēnesi 77 punkti un aktivitāte 3 mēneši. Tad te var kombinēt, ja tur tas ir atsevišķs stāsts. Nākošais ir, ja cilvēkam vairāk naudu ir iespējams ieguldīt, tad viņš var nopirkt uz 6 mēnešiem tāpat par 700 eiro. Un te ir cik tie konverti ir te? 7 konverti tur ir.
7 konverti par, arī kaut kur 100 eiro apmēram iznāk. Bet tas nozīmē to, ka 6 mēnešus jūsu aktivitāte būs 77 punkti. Un ja jūs nopērkat to konvertu, piemēram, tagad 16. aprīlī, tad aktivitāte būs tālāk 16. maijs, jūnijas, jūlijas, augusts, septembris. No oktobrī beidzās aktivitāte. Bet, ja cilvēks grib būt menedžers, tad viņam pietrūkst punkti līdz 110 aktivitātei. Tā kā šis te nav priekš menedžeriem. Menedžeriem ir nākošais pēdējais. Aizēj lūdzu agri atpakaļ. Pie tam šeit šis te uz 6 mēnešiem. 6 mēnešiem te ir uzrakstīts 110 punkti un ir 9 konvertiņi. Katrs konvertiņš maksā arī 98 eiro. Un 6 mēneši jums ir aktivitāte 110 punkti, un tā ir jūsu menedžera aktivitāte. Jums pirmkārt ir produkts, uz pusgadu jums nav jādomā, par ko jūs, kad jātaisa aktivitāte ir. Jums ir pietiekoši daudz produkts, jūs varat lietot pats, un arī jūs varat šo produktu kādam pārdot, uzdāvināt. Te jau jūs cenu nosakat pats, vai ja jūs pērkat vienu produktu par 131, jūs varat kādam savam radiniekam par to 131 pārdot. Tas ir tā, kā jūs gribat. Varat arī par 180 pārdot. Tā ir klienta cena. Ja? Tā kā, bet šis ir tāds labs solis. Tas ir 878 eiro uz pusgadu. Šis te ir tāds vērā ņemams. Tas moments, kur mēs varam iemācīties paši un savus tos visus komandas biedrus iemācīt ekonomiskāk iepirkties. Es domāju, ka tas ir izdevīgāk nekā ja jūs vienu konvertu pirksiet katru mēnesi. Tagad, ja mēs aizējam uz to veikaliņu, promotions, tad tas, ka ir promotions, ja kādreiz izziņo, ka ir promotion, šeit vienmēr stāv šis te X39, X49, tas, kas ir izdevīgs arī. Tas, kas ir izdevīgs arī, viņš maksā 226, un principā X39 un X49 var lietot abus divus kopā, jo X49 arī ir tāds produkts, kas uzlabo asinsriti, sekmē muskuļu augšanu. Tas ir, ja jūs kaut ko mazliet fiziski darat, un pareizi lietojat uzturā olbaltumvielas un ēdat gaļu, ēdat biespienu un olas ēdat. Un šeit arī redzat, ir 206, bet ar PVN un ar pasta izdevumu viņš ir 223 laikam, jā. Tad katra paciņa arī izmaksā, katrs konvertiņš izmaksā 100 kaut kur 11 eiro. Šeit pie promotion, ja kādreiz jums ir kāds promotions, ko kompānija dod, tad arī šajā te ailītē viņš ir jāmeklē. Jo dažreiz es pat pirmo reizi pati arī uztaisīju promotion, aizējot uz parasto veikalu, kur ir pači. Te ir drusciņ zemāk. Un es izvēlējos, piemēram, kādreiz ir kaut kādi tur noteikumi, tur SP6 un aizvēju un vēl kaut kāds 3 pači promotions. Es izvēlējos no šejienes, un tad vienkārši man iznāca tā, ka es promotion nedabūju. Man atsūtīja, es samaksāju par 3, nevis kā par promotion, bet samaksāju kā par 3. Un es domāju, kāpēc tā? Bet izrādījās, ka vienmēr, ja ir promotions izsludināts, tad jāiet tur iepirkties, un tur jau komplekts ir sagatavots. Šeit mēs izvēlamies, ko mēs gribam. Un principā 3, ja mēs pērkam 3 produktus, te ir arī viens, kas pret novecošanu, ir tas pretnovecošanas sistēmas komplekts, kur ir glutations un tas aions un karnozīns. Tāds komplektiņš. Praktiski viens tas konvertiņš šeit 63 izmaksā. Ja jūs šeit pirksiet atsevišķi vienu tikai, tad tas būs 96 eiro. Tā kā, arī ir, ja jūs kaut ko pērkat, es ieteiktu paspēlēties, paskatīties, cik kas maksā, nevis salikt grozā kaut ko neapdomīgi. Ja vienu un 96 samaksā, tas ir 55 punkti,
Nu, ja pērkam 3, tad ir 186 eiro un 117. Jā. Tas dara arī kā aktivitātei, lai būtu tie 110 punkti no menedžerim. Jo praktiski jābūt ir menedžerim, un tad mēs saņemam kompensāciju no kompānijas pa 1. līniju, pa 2. līniju, pa 3. līniju. Ja mēs ieejam un tikai nopērkam vienu glutationu par 96 eiro, un mums ir tikai 55 punkti, tad praktiski mēs saņemam 3% no pirmās līnijas, no viena cilvēka, nevis 7%. Tad par šiem veikaliem ir visiem skaidrs, vai vismaz ir kaut kāds priekšstats. Jautājumi jau rodās tad, kad mēs sākam darboties. Tagad jūs vismaz esat redzējuši, un jums vismaz var, piemēram, vienā reizē arī nopirkt, tās 20 konvertiņas var nopirkt, ja? Un tas uzreiz ir 1000, cik tur tie punkti daudz, ja? Ir 1240 punkti. Dažreiz tas ir izdevīgi jau arī ir, ja to 1873, pieliek tur klāt 16, jā, tad izdevīgi arī cena ir. Jā, jums ir tie konverti ir laikam 20, Jā, 20. un punkti, bet šie punkti šeit būs vienā reizē. Un dažreiz tas ir biznesā svarīgi, ja jums vajag produktu un ja jums vajag punktus, ja jūs gribat arī no kompānijas naudu saņemt pa bināru, ja jums ir attiecīgi tāda situācija, ka to vajag, tad arī to var darīt. Tā kā tas arī tāda iespēja ir. Tā, par šo mēs izrunājam par veikalu, varbūt kādam ir kādi jautājumi. Ļoti izdevīgs ir šis te komplekts, kā es teicu, tur tajā pirkt, nevis veikalā pirkt, bet pirkt tur, kur tie maintenance paks, tur pirkt to komplektu, jo tad viņš ir, kā teikt, pa 210 eiro jūs dabūnāt 2 alavidas konvertus, un 2 alavidas konverti, katrs būtu 96 un 96 eiro, bet jūs esat samaksājis 200. Un iznāk viens krēms maksā kaut kur ap 80, un jums ir ļoti, tas ir izdevīgi. Un ja jūs pērkat tur, kur tas maintenance paks, kur tie zilie kvadrāti, ja, tad jums arī 2 mēnešu aktivitāti ir. Ja jūs vēl neesat menedžers, tad arī jums tā aktivitāte ir. Kaut vai jums ir tikai viens cilvēks, un jūs tos 3% dabonat no ko viņš tais no saviem apjomiem. Ir kādi jautājumi varbūt noslēgumā? Es domāju, ka, ziniet, kā darīsim. Nākošā reizē mēs runāsim par maciņu, iziesim cauri, kā atvērt maciņu varbūt, jā. Un tad jūs jau kaut ko darbosieties, taisīsiet kāds pasūtījums, varbūt jūsu tie jaunie cilvēki taisīs, būs kādi jautājumi, tad nākošā ceturtdienā ar visiem jautājumiem esam ēterā un turpinām tālāk. Drīkst vienu jautājumu Jā. par jaunajiem cilvēkiem. Tagad jauno cilvēku šodien piereģistrējam, pieņemam tā, jā? Jā. Viņš jau cik ilgā laikā ir jāuztaisa tas menedžeris? Kalendārā nedēļā, jeb šajā nedēļā? Ja šajā nedēļā ļoti labi. Nē, ļoti labi, tas es saprotu. Viņš ir piereģistrēts, teiksim, tā kā nedēļas beigās. Jā. Viņam līdz svētdienai ir jāuztaisa menedžeris, lai viņš dabūtu to promošanu. Viņam vismaz, viņam vajadzētu uztaisīt šonedēļ, jā. Skaidrs. Vismaz vienu cilvēku vai 2 vajadzētu piereģistrēt. Ja viņš Bet tas var vēl nebūt menedžers. Nē, tiem, tas nekas, bet viņš jau sāk darbu, viņš sāk strādāt. Viņš sāk strādāt, jā. Jā, vismaz Manna Tela teica, ka tas tad darbojās. Ok, paldies. Jā, lūdzu. Labi. Man zvani. Labi, paldies. Jā, paldies. Atā. Labi, viss labi.